Nu, plaukts ir klāt. Kreisais. Left. Nu, svecestēju melnas jaunas. Boši jaunas, bet melnas mēģinās attīrīt. Spoles ir arī smukas, izstājas diezgan svaigas. Nav kusušas, nav šautas ārā. Korpusa veseli. Ieskatoties stobrā, liekas, ka neparādīšu. Var redzēt, ka var virzulīts tev, baigais karbona uzdegums ir virsū. Tur mums ir akvārijas. Var redzēt ūdeni. Un tik skaisti mums tā ārā. Eleganti. Nu, lūk arī aizmuguras vadīkla, kura bija piemineklis, nekustējās. Nu tā, kamēr mēs esam projām tas pats krafters, roceni salikta, ja? Kamēr mēs esam turpatās vadīklas. Nu, te vismaz vēl kaut kā staigā. Apakša mums ir monolīts, piemineklis. Pat kaut ko pakustējās. Ārā nenāk. Šā kustās un pat spaidās. Nu, pie viena jāstīra. Protams, klientam tas ir vienalga, bet tu vismaz zini, ka pēc tevis viss ir kārtībā. Par šito mazo draudziņu. Es lietoju atkarībā no situācijas. Nu, tā vien pirkstu var skrūvēt. Nu, fokusējies. Jā. Es lietoju Mopit keramiku. Šādās vietās viņi ir 1200 grādīgā, izturīgā, tāda bremzēm droši. Es viņu lietoju arī uz alumīnija detaļām, ķegām, vāgu grupai 39, X5, E70. Bremzēm ir arī šāds koparpasta, pievēršam 1000 grādi. Ir rādīts skrūvēm un kolotku austiņām. Šāds koperpasta. Pūšamais neiet ilgi. Nu, tobiši viņš nav karstuma izturīgs. Šitā smērīte, kas ir kā smēre. Neesmu sagatavojies, sorry. Smēri kā smēre, jā. Šādas divas es lietoju šādām situācijām. Un viņa paliek uz ītnes gan iekšā, un viņa ir karstumisturīga. Kaut kā tā man tām rokas bremzēm ķegām iet. Saimnieks jau visu sagādājis. Jauni. Jāliek kopā. Viss ir baigi smuki, kāds ir iepriekš uzlicis svaigu regulātoru, bet tā, par šo mazo jaukumiņu. Viss ir pa sauso. Smēres nav. Maza kārtiņa ir. Tikai putekļi. Rocenes loks. Viņš nav ņēmis 100%. Te ir tāda, tāda jauna kluča grope. Viņš ir apakšai diezgan ļoti plāna. Augšā vēl ir gaļa, bet apakšai ir neeksistējoši praktiski. Šitajā pusē regulators staigā, pasažieru pusē regulators nestaigā. Šis te nestaigā. Labi, to var iztīrīt un satīrīt. Atspērītas var neņemt cits. Teorētiski. Viņas nav fokusējies. Nav sapūvušas viņas. Jā, tas iedzīgi. Diski arī vēl lietojam, protams, jāpāriet ar drāšu birsti, laukumu rocenē. Es neesmu eksperts, bet man liekas, šitā nav tam jābūt. Šitā. Nu, rocenes klucis. Nav gaismiņas. Tā, reku viņam ir oriģinālā kastīte. Tie paši numuri, tas pats dempers.
Šaina, jā. Tāds un šis tās vēlreiz. Diemžēl vecā skrūva jaunā man ir virsū un šaiba arī vecā jaunā man ir virsū, sorry. Un grāmatiņa arī, nu, cik man grāmatiņa. Tādu kastīti tu man saņemsi. Es viņa plēvē ietīšu. Nu, te mums ir jaunā ķega. Drusku jau nosmērēja, bet, nu, nekas, jaunā ķega. Viss sasamarēts. Iepriekš skrūvs bija pa sauso, kas nav labi. Pierunājām arī uz jaunu zaldātiņu. Kaut kā tā mums te viss pasākums. Protams, šitā ķega jāmaina, puses gumija jāmaina, augšā viss jāmaina, bet palēnām. Šāda mums ir vecā buksīte. Ļoti jauki. Tā. Šāda mums ir tas jaunā buksīte. Skaisti. Pa sprauslām runājot, pie sprauslām viss ir sauss. Gaismiņa. Pie sprauslām viss ir sauss. Tecēt viņas nav. Jautājums, kā viņas ieņems ārā, kā viņas ārā nāks. Bet tā, ar sprauslām vizuāli izstās viss ir forši. Karteru filtru arī varbūt pie reizes nāktos samainīt. Nu, ja darām, tad darām visu priekš sevis. Un kaut kā tā izskatās tas pasākums pagaidām. Tā, kā lai to parāda? Gaismiņa ir. Nu, kā lai to ieliet tiek klāt? Skaties uz šito te, kur pirksta galā pie sieniņas. Turbīna staigā pa kādiem 3 mm lāpstiņa. Turbīna praktiski metama. Punkts 1, viņi laiž eļu. Jā, viņi visos virzienos kustās. Tā turbīna metama. Oriģinālais garets. Jā, oriģinālā turbīna. Viņa nav bijusi mainīta, bet viņa ir savu nokalpojusi. Tā, grūti saskatīt, bet turbīnā ir eļa iekšā. Turbīnā ir iekšā eļa. Nu, tagad redz. Tas nav labi. Es nezinu, kas mainīja gaisa filtru tev. Šitas te baltais, tā ir transporta plēve. Viņu ir jāņem nost. Tas nav. Šitā ir filtram jāizskatās. Nevajag to transporta plēvi atstāt virsū. Tas ir slikti. Mūsu izvēle ir Maila HD Heavy Duty eļas filtri. Jo, nu, Heavy Duty tu nevar aiziet garām. Un katru reizi mēs cenšamies atrast zeltu kādā no šiem filtriem. Vai vispār jebko. Pagaidām mums nekas nenotiekās. Zelta nav. Arī kukužņu nav. Nu, labās ziņas, ka reika ir sausa. O, ķipa ir žņauks. Viņš ir pārplīs. Labi. Nu, kā lai kļūst bagāts, ja filtrē no zelta? Man liekas, mums tā firma ir jāpamaina, tā mums vairāk zelta atnāks. Taram.